Labdien, mani sauc Rita Zālīte, un šajā nelielajā video iepazīstināšu ar mākslas materiāliem, kas būs vajadzīgi ļoti īpašam kursam, jaunam kursam, vēl nekad nebijušam manam autoru kursam, kurā iedarbosies neirografika, arī makkārtis speciāls par intuīcijas tēmu, īpašas meditācijas un arī citas metodas, tā skaitā arī uzdevumi mājas darbiem, ar kuriem mēs darbosimies. Ar ko no tehniskajiem apstākļiem arī šis kurs ir īpašam. Tie, kas zīmē jaunu neirografiku, zina, ka jā, mēs zīmējam neirografiku lūk uz balta papīra vai melna papīra vai citu krāsu, ar marķieriem, ar krāsu zīmuļiem, ar teksta izcēlējiem. Taču šo kursu mēs zīmēsim savādāk. Te mēs izmantosim tādu puscaurspīdīgu papīru. Te man ir jau zīmē vienā citā tehnikā pirms kāda laika. Tā, lai jums parādītu. Redziet, šis papīrs ir puscaurspīdīgs, viņš locās. Te man ir arī tīras lapas, piemēram, ja es uzlieku virsū, šobrīd jau ir uzlikta virsū lapa, un kad es uzlieku virsū lapu un sāku zīmēt, es ļoti labi redzu arī apakšējo zīmējumu. Tā kā mēs šajā kursā iesim intuīcijas un sensitivitātes attīstīšanā soli pa solim vairākās tēmās savā jutīgumā, atveroties intuīcijai, uzticoties savai intuīcijai, tam, ko mēs redzam, dzirdam, jūtam, tad šeit mēs arī zīmēsim tos nodarbību pēc nodarbības, liekot virsū papīru. Un tur, ziniet, tad arī veidojas ļoti interesanti efekti, kad zīmē vienu, bet apakšā redzi citu. Redzi tā kā izfokusējās, un mēs iegūstam brīnišķo, tomēr saukt arī par tādu geišas skatienu, kas ir izfokusēts, jo vienā punktā nevari, un redzi visu pārējo lauku, un tad tam līdzi nāk arī tādi īpaši apziņas stāvokļi. Kas ir ar šīm lapām? Lai varētu šo kursu iziet, kurs sākas 16. oktobrī, ir vajadzīgas šādas te caurspīdīgās, puscaurspīdīgās lapas. Tas saucas arī pauspapīrs, tas saucās puscaurspīdīgs papīrs, vai transcendenti angliski, un half transcendent, vai semi-transcendent paper. Šajā kursā 4 nodarbībās mums varētu aiziet pat līdz 10 lapām. Tādēļ nopērciet rezervi. Ir doma, ja mums šis kurs forši aizies un gribēsies grupai turpināt, ir ar to, ko darīt tālāk, tad to varētu arī 2026. gada sākumā tādu turpinājumu uztaisīt, bet par to es vēl nedomāju. Tas būs tālāk. Šobrīd ir pirmais solis. Tad lūk, lai šajā kursā ielektu, to nevarēs izdarīt 15 minūtes pirms nodarbības sākuma, ir jāsagādā mākslas materiāli. Šeit, kad es strādāju šis ir savādāks papīrs. Man viņš bija saklabājies no seniem laikiem, no piegriežņu taisīšanas, un izrādījās, ka tas nav tas labākais variants. Ar permanento marķieres uz viņa spēju zīmēt, bet zīmuļi uz viņa nezīmējās vispār, te viss ir krāsots ar teksta izcēlējumu. Arī tas ir variants, arī tā nav pasaules traģēdija, bet uz šiem papīriem jau var zīmēt arī ar krāsu zīmuļiem un sanāk koši un labi. Atsevišķās lapas kādreiz varēja vienkārši jautājiet, varbūt arī tagad var Jāņa Rozes grāmatnīcā, piemēram, iegādāties. Ir Rīgā Baltijas papīrs, Stabu un Bruņinieku ielas, manuprāt, kur stūris. Jā, man liekas, tās stūris. Vai ap to galu. Vai Stabu. Izsaka, Baltijas papīrs. Ir Hobijseta veikals Rīgā Dzirnavielā, Dzirnav 101, manuprāt, pareiza adrese. Hobijsetam ir arī internet veikals. Hobijsetā es droši redzēju, ka viņiem ir tāda paciņa albums A4, šīs lapas 40 eksemplāros. Ja jūs to darat, tad vienkārši žigli pasūtiet, lai saņemtu, vai brauciet dzīvē. Ir kādi veikali, kur varbūt ir šūšanai vai rokdarbiem, vai kādām tādām lietām, kur arī var prasīt, jautāt šādus te papīrus. Redzēju, ir internetā, Daugavpilī laikam atrodās
fiziski veikals kancelējs.lv, tur arī atsevišķas lapas varēja. Protams, jūs visi protat lietot Google un vienkārši ieguglējiet paši pauspapīrs pirkt vai puscaurspīdīgs papīrs pirkt un pameklēt, vai vienkārši, tuvākajā grāmatnīcā pajautāt, vai viņiem tāds ir, vai viņi kaut ko zina, pajautājiet saviem draugiem, kuri nodarbojas ar šūšanu, ar rokdarbiem, tikai, redziet, viņiem varētu būt, ka viņiem ir tas glumais papīrs, labāk zināms, to glumo papīru arī ruļos pārdod, es te pat esmu griezus no ruļiem nost, tad A4 lapas, arī risinājums iegūstams, nav nekas tāds tik deficīts, nav nekas mega dārgs pārdabiski, bet ir ļoti interesanti un, ne jau tikai vienkārši, lai būtu kaut kas savādāks, bet tas ir mērķtiecīgi tieši šīm tehnikām, šai tēmai, ar intuīciju, kur mēs saskaramies ar neredzamo, ar pasaulēm, kuras mēs nojaušam līdz galam neredzam un ļaujam viņām iezīmēties, un sajust un uzticēties, ka tam, ko mēs jūtam, ka tur mēs strādājam lūk ar šāda tipa papīru. Tā kā laipni lūgti uz šo kursu, būs jaudīgi, būs neparasti, būs ļoti dziļi, zinu to jau tagad. Un tiekamies, gādājam papīru. Ja galīgi nepaspēsiet uz pirmo reizi, uzzīmēsiet uz baltā, bet uz tālākajām reizēm gan vienkārši vajag. Tātad, ja jūs šobrīd pasūtīsiet internetā, pēc dažām dienām jūs saņemsiet to paciņu. Pat ja nav uz pirmo reizi, ja galīgi nekādi, tad savādāk. Zinu, ka Bauskā arī studenti, kas uz šo kursu pieteicās, viņi bija dabūjusi veikalā Eila. Ja gadījumā arī vēl kāds ir no Bauskas, ka tur ir šāds papīrs, bet noteikti arī Rīgā ir kādas vietas, kur ir Baltijas papīra nams, šis te tajā noteikti ir pat vairāk veidi, jums piedāvās tādus vai šitādus, un cik caurspīdīgus kā uz izvēli. Tādēļ, mazliet piepūles tam, lai varētu kaut ko pasākt būtisku, piesakieties, lai ir laiks gan materiāls sagādāt, gan domas noskaņot un savas sajūtas noskaņot uz šīm lietām, jo intuīcijas attīstīšana un jūtīguma ir noderīga ļoti daudzās lietās. Protams, tas nes līdzi arī mazliet varbūt kādus sarežģījumus dzīvē, kad tu daudz jūti, daudz redzi un tu redzi patiesību un tu nespēj vairs noticēt vienkārši kaut kādām pasaciņām, stāstiem, ko tev kāds stāsta, bet tu jūti un zini, kā ir īstenībā. Reizēm ar to nav viegli, teikšu, kā ir. Bet vienlaikus tā ir īsta dzīve, īsta uzticēšanās sev, dzīvošana saskaņā ar savu sirdi, kam tad gan vēl mēs esam atnākuši šai pasaulē, ja nebūtu tas, kas mēs pilnībā esam un atklāt pilnībā savu potenciālu, savas spējas, visu to, kas mums iedots, pārstāt izlikties to neredzam vai no kaut kā baidīties un atvērties un ieiet tajā un ieraudzīt pasauli zaigojam brīnumainās krāsās un formās. Un tas nodara arī, protams, praktiskos jautājumos dzīvē, ka tu vienkārši zini, kur iet, kad braukt, kad nebraukt, ko iet, ko izvēlēties, kur būs, kur nebūs, kur ir daudz mazāk kļūdu un liekas darbības, kad esi sapratis, kā šīs lietas notiek, un sirds tev uzreiz pasaka priekšā, un tu droši zini, kāda ir šī atbilde. Tā kā tiekamies!